Trīs galvenās tendences, kas pašlaik vērojams mūsdienu pasaulē, ir rietumu globālās ietekmes mazināšanās, lai cik skarbi tas nebūtu, globalizācijas atplūde un zinām virzību uz policentrismu. Ne tikai tādas lielvaras kā Ķīna un Krievija, bet arī virkni reģionāli nozīmīgu valsti atklāti piesaka pretenzijas uz esošās noteikumos balstītās pasaules kārtības pārskatīšanu. Nerad tas notiek ar ekonomiskās ekspansijas, bet citkārt un pirmkārt jau Krievijas gadījumā ar militārās agresijas starpniecību. Vienlaikus rietumvalstu sabiedrībās rit procesi, kurus var dēvēt par liberālo ideju norietu un valsts nāciju pamatvērtību protekcionismu. Par savām prioritātēm uzskatot dažāda veida politiskās, ekonomiskās, nacionālās kultūras intereses un savu sabiedrību tradicionālās kristietībā balstītās vērtības. Visi kopā šie procesi savukārt nozīmē, ka gan pasaule kopumā, gan arī rietumvalstis piedzīvo ievērojamas pārmaiņas. Prognozēt, cik ilgi turpināsies ģeopolitiskā nestabilitāte un kāds būs šo pārmaiņu gala rezultāts, šobrīd pateikt nav iespējams. Vienlaikus ir skaidrs, ka pasaule vairs nekad nebūs tāda, kādu mēs to zinājām vēl pirms dažiem gadiem. Tostarp viena no acīm redzamām tendencēm ir Latvijas galvenās sabiedrotās drošības jomā Amerikas Savienoto Valstu uzmanības pārorientēšana no Ziemeļatlantijas uz Indijas un Klusā okeāna reģionu. Šāda tendence pastāvēja jau arī iepriekš, bet prezidenta Donalda Trumpa vadībā tā kļūs arvien izteiktāka, kas savukārt nozīmē to, ka galveno atbildību par Eiropas drošību ir jāuzņemās mums pašiem, eiropiešiem, un mums, mūsu diplomātijai, visām drošības un aizsardzības struktūrām ir jādara viss iespējamais, lai pārmaiņas notiktu tikai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk, kā arī lai Latvija dod savu pilnvērtīgu ieguldījumu apvienotās Eiropas drošībā. Es gribu uzsvērt, ka mūsu valsts jau pašlaik ir viena no top 5 NATO dalību valstīm aizsardzības izdevuma ziņā. Šogad mūsu ārējai drošībai esam paredzējuši tērēt 3,5% no iekšzemes koprodukta. Liela daļa no šiem līdzekļiem tiks veltīta tieši kaujas spējas stiprināšanai. Ievērojami uzlabosim pretgaisa aizsardzības sistēmu, iegādāsimies krasta aizsardzības raķešu sistēmas, kā arī tiks veikta kājnieku kaujas mašīnu, artilērijas, munīcijas un nodrošinājumu iepirkumu. Turpināsies darbs pie lielākā būvniecības projekta nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, to vajadzībām militārā poligona Sēlī. Mērķtiecības darbs no Latvijas puses ar mūsu sabiedrotajiem ir rezultējies tajā, ka 18, un es uzsveru 18 no 32 NATO dalību valstīm uz Latviju ir nosūtījuši vairāk nekā 4000 savu karavīru un virsnieku, kur atrodas šeit. Lietuvā NATO militāru personu skaits ir ap 3700, bet Igaunijā 2200. Pabeidzot darbu Sēlijas poligonā, mums būs visas iespējas vēl vairāk palielināt NATO karavīru un virsnieku skaitu mūsu zemes aizsardzībai. Īpaši vēlos uzsvērt, ka Latvijas galvenais strateģiskais sabiedrotais drošības jomā ir un paliks ASV, un attiecīga sadarbība ar jauno ASV prezidenta administrāciju, ar jauno pārstāvis palātas sastāvu ir viena no mūsu prioritātēm. Tostarp arī skaidrojot Latvijas pozīciju un aizstāvot mūsu intereses Vašingtonā. Vēl cits diplomātijas virziens, kuru uzskata par svarīgu, ir Latvijas aktīva līdzdalība jaunā konsensusa meklējumos Eiropas Savienības iekšienē. Nesaskaņas starp dažādu redzējumu par apvienotās Eiropas nākotni piekritējiem, savstarpējais kategorisms, nevēlēšanās meklēt kompromisus novājina visu Eiropas Savienību, un mums savu iespēju robežās ir jāsakmē vienotība un iekšējo kompromisu meklējumu. Tostarp ir jāturpina aktīvi aizstāvēt mūsu nostāju saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā. Mums ir jāturpina atbalstīt Ukraiņu tautas pretestību iebrucējiem, jāspēr visi iespējamie soļi, lai sarunas par karadarbības apturēšanu netiktu risināts bez Ukrainas un bez Eiropas valstu klātbūtnes. Ukrainas drošība un agresora apturēšana vienlaikus ir arī mūsu drošība.
Mūsu vēsturiskās pieredzes dēļ potenciāli iespējama situācija, kad lielvaras atgriežas pie savstarpējo pretrunu risināšanas šaurā lokā un uz mazo valstu rēķina, ignorējot to vēlmes ir intereses, mums ir kategoriski nepieņemama. Un tas attiecās ne tikai uz Krievijas agresiju Ukrainā, sarunām par jebkuriem potenciāli iespējamiem jaunajiem starptautiskajiem līgumiem, ja tie jebkādā veidā skar Latvijas intereses, ir jānotiek ar mūsu un Eiropas līdzdalību, un tā ir jābūt vienai no mūsu diplomātijas aksiomām. Atsevišķi vērts ir uzsvērt, ka drošības politika ir attiecināma uz vairākām būtiskām iekšpolitiskas jomām un jautājumiem, kur šķeļ un destabilizē sabiedrību, šādi palielināt arī drošības riskus, un pirmais no tādiem ir nelegālā migrācija. Visas Eiropas mērogā ir jāpieliek punkts šai ar mūsu kultūra vidi graujošajai pilsoņu ierasto dzīvesveidu apdraudošajai parādībai. Latvijai ir jāvirza savas iniciatīvas šajā ziņā un jāstrādā pie apvienotajai Eiropai kopīgas, kontrolējumas, dalību valstu nacionālajām interesēm atbilstošas imigrācijas politikas. Tieši tāpat ir jāraugās, lai kopējās Eiropas politiskās un ekonomiskās programmas atbilst mūsu nacionālajām drošības interesēm, kā arī nerada problēmas mūsu tautsēmniecībai un neapdraud Eiropas Savienības konkurētspēju globālajā tirgā. Mums ir skaidrs zināms mērķis Latvija kā brīva un demokrātiska valsts, Latvija kā daļa no citu tādu pašu valstu kopienas. Lai kādas pārmaiņas arī nenorisinātos globālā mērogā, šis mērķis mums nemitīgi jāpatur prātā un jāizteno atbildīga drošības politika un arī ārpolitika. Dievs svētī Latviju!